Jā, kolēģi, tagad mums ir nākamais apaļais galds, kuru es aicināju divus zinātniekus un divus uzņēmumu pārstāvjus, bet viens no tiem, proti Jānis Enziņš ir apslimis, un tāpēc Kaspars tu runās par sevi un arī par Jāni. Un mūsu diskusija ir par to, ko tad zinātnieki un arī biznesa pārstāvji varētu rekomendēt valdībai. Un es kā pirmam došu vārdu, šodien savādā kaut kā, akadēmiķei, profesorei Baibai Rīvšai. Jā, paldies liels, visiem sirsnīgi sveicieni no Zinātņu akadēmijas un, protams, arī no universitāšu profesoriem. Te jau arī es redzu, kas vairākus, kas piedalās. Un, jā, protams, tas uzdevums, ko mums Steinbuks kundze saka, tas ir ļoti nopietns. Un kā mēs varētu atbalstīt? Zinātņu akadēmija, ja mēs runājam tieši par Zinātņu akadēmiju, mēs tā pārnājām pirms šī pasākuma, ka vajadzīgi ir, protams, vajadzīga ir ideja, lai šīs, lai varētu, kas saka, produktivitāte augt, ir vajadzīga ideja, kas dotu darba vietu, kas dotu iespēju, piemēram, reģionos piesaistīt investīcijas, un līdz ar to arī tur būtu cilvēki, un mēs varētu arī cerēt, ka šeit šis ieguvums uz vienu laika vienību augtu. Un ko te varētu darīt? Un es jūs gribu iepriecināt, vismaz mēs esam ļoti priecīgi, kad atveseļošanas fondam ir dota tāda iespēja, ka atveseļošanas fondā ir paredzēti līdzekļi, kas ļautu palīdzēt uzņēmējiem, kuriem ir labas idejas inovācijās un veselā virknē ļoti nozīmīgu nozaru. Tas ir viedie materiāli tehnoloģijas, informācija, telekomunikācijas, farmācija, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, elektronisko optisko ierīču, mašīnu būs enerģētikas transporta nozars, mežsaimniecība, mežrūpniecība un pārtiks tehnoloģija. Faktiski tas viss ir trīs. Un tā ideja tāda, ka uzņēmējs viņš var arī pieaicināt pētniekus, zinātniekus, viņš izstrādā projektu, šo savu biznesa ideju, un tālāk šī biznesa ideja būs jānovērtē Zinātņu akadēmijas ekspertiem, un ja tas tā veicās, tad šis uzņēmējs saņems arī finansējumu. Un finansējumu kopējā summa ir liela, tur daudzi miljoni. Un kā viņš iesniedz šos projektus? Un tā iesniegšana notiks caur 8 uzņēmējdarbības atbalsta centriem Latvijā. Tā kā no vienas puses tas arī ļoti labi, ka tas ir reģionāli, tas būs izvietots reģionāli. Un tā kā mums ar priekšā ļoti liels darbs, mēs arī domājam, kā labāk to veikt, lai mēs varētu izvērtēt šās idejas un pateikt, kura no viņām ir tā, kas būtu inovācijām visienesīgākā, visvērtīgākā, un līdz ar to arī, protams, nākotnē cerēt, ka ar mūsu šodienas galvenais tēmats produktivitāte nākotnē celsies. Paldies! Paldies Baibai Rīvšas kundzei, un es tagad lūkšu profesoru Jāni Priedi, kas ir arī fiskālas disciplīnas padomes loceklis un arī universitāte vada ekonomikas nodaļu, padalīties ar savām domām. Jā, paldies liels par uzaicinājumu, priecājos šodien šeit būt, un arī paldies par šo te ziņojumu, bija ļoti interesanti iepazīties par šo te produktivitātes ziņojumu, kā mums klājās, un arī bija arī interesanti šīs te, teiksim, arī diskusijas pirmajā daļā. Jā, jautājums bija, vai varēsim saņemt prezentācijas. Jā, noteikti. Prezentācija būs izvietotas mūsu mājaslapā, un mēs varam arī sūtīt dalībniekiem.
runātājus. Es varbūt pirms es sāku, es biju uzlicis tādu mazliet plānu, tāds pārdoms par to varbūt nosacīto nepieciešamo grūdienu priekš šī produktivitātes veicināšanai. Bet man šķiet arī interesanti šī diskusija iepriekšējā panelī par to valsts iejaukšanos vai neiejaukšanos. Un, kā profesors Bērziņš arī norādīja, principā šeit tiešām ir jautājums par to, vai tāda tirgus mehānisms darbojās pietiekami labi. Ja tirgu ir nepilnības, principā šeit mēs nerunājam par birokrātiju vai nebirokrātiju, ir jautājums par to, vai valsts spēj nodrošināt tos spēles noteikumus, lai noteikti joma vispār attīstās. Un principā pētījumi to ir pierādījuši, un ir arī Nobel prēmija ekonomikā ar saņemt pētniekiem, kas pierādījuši, ka tirgus ir nepilnības, piemēram, tajās pašās inovācijās, kur nevar brīvais tirgus nodrošināt pietiekamu finansējumu, piemēram, līmeni zinātnē. Jā, vai tās pašas, tas zaļais kurs, jā, tur, teiksim, brīvajā tirgu daudz lietas vienkārši nenotika paši no sevis, bet jautājums, protams, kā to realizēt, tas jau tur birokrātijas vai nebirokrātijas jautājums, tas ir cits stāsts, jā. Bet tātad runājot par produktivitāti un to, kā es mēģināju varbūt 3 lietas izcelt, kas man likās ļoti būtiskas, priekš tā, teiksim, kā varētu mainīt šo te bildi priekš Latvijas, jo Latvija šobrīd varbūt, teiksim tā, iepaliek no vidējiem Eiropas rādītājiem, un es šeit nerunāšu par produktivitātes nozīmīgumu, bet kopumā man patīk raudzīties uz tām tehnoloģijām, kas ir būtisks priekš produktivitātes veicināšanas par nosacītiem riskiem un par finansēm. Principā tas nav nekāds noslēpums, ka šie tehnoloģijas attīstības viļņi pātrinās, un attiecīgi katrs nākamais vilnis arī dod lielāku potenciālu šai produktivitātes izaugsmē. Protams, viena no pēdējām lietām, vai vismaz tās lietas, kam es īpaši sekoju līdzi, un tās jomas, kuras redzu, kur varētu būt milzīgs potenciāls produktivitātes veicināšanai, piemēram, tās pašas bloķētas tehnoloģijas. Ja, un es zinu, ka Latvijā ir Latvijas bloķētas tehnoloģijas veicināšanas asociācija, kas aktīvi strādā pie tā, lai arī tie normatīvi būtu tādi, kas ļaut viņiem strādāt. Ja. Mums universitātē bija pētījums, un principā tur arī ļoti interesanti, ka tie speciālisti, kas strādā šajā jomā, viņu vidējās algas ir pat virs finanšu sektora algām. Tas nozīmē, tas ir tātad ļoti produktīva nozara. Medicīna, enerģija, robotika, mākslīgais intelekts. Ja? Tad tās ir tādas jomas, kurās, manuprāt, attīstot šo te potenciālu, mēs varētu radīt šīs te darba vietas ar ļoti lielu atalgojumu. Un runājot arī par šiem tehnoloģiskiem viļņiem un vispār mākslīgā intelekta attīstību, izskatās, ka šie tempi uzņem apgriezienus ļoti, ļoti strauji, jo principā tās prognozes par mākslīgā intelekta kaut kā tādu praktisku pielietojumu vēl 5 gadi atpakaļ bija tā, ka apmēram tikai pēc 50 gadiem mēs kaut ko ieraudzīsim, bet tagad ļoti strauji nāk ārā visādi risinājumi, un šīs prognozes ļoti, ļoti strauji par šī ietekmi, mākslīgā intelekta ietekmi uz iekšzemes koproduktu ļoti akcelerējās. Ja? Un principā tas pats mākslīgais intelekts līdz 2030. gadam būs viens no noteicošamiem, kas tātad veicinās iekšzemes koproduktu attīstību. Par riskiem. Protams, tāpēc arī minējām par tiem, kur valsts piedalās vai nepiedalās, un kur privātais sektors piedalās vai nepiedalās. Un principā sanāk tā, ka, protams, jebkura zinātne vai pētījumi nevienmēr var beigties ar labiem rezultātiem, vai ne? Jo mēs arī redzam to farmācijā, piemēram, tie paši medikamenti. Tie atklājumi nevienmēr beidzās ar tādiem rezultātiem, kā gribētos, bet tas finansējums vienmēr ir vajadzīgs. Un tāpēc tie vienmēr riski pastāv, bet principā tāpēc arī šeit ir ļoti svarīgi šis šie finansējuma avoti, kas šeit vispār parādās. Un tad mazliet par tām inovācijām kopumā. Jāsaka gan, ka šajā ziņojumā, produktivitātes ziņojumā varbūt mazliet arī saudzīgi ir pasniegt šie dati, lai gan, protams, Latvija tur neizskatās labi, bet principā šajā inovāciju scoreboardā bija ļoti skaidri iezīmējās, ka tā valstu grupa, kas ir pēdējā grupa, tā atnosacīti, lai gan angliski tur ir smalks vārds emerging, ja? Tāds saudzējošs vārds, bet principā tā ir tā grupa, kas ir tā nosacīta vājākā grupa. Latvija šajā grupā
iekrita pēc pandēmijas. Pirms pandēmijas mēs nebijām tajā grupā, mēs bijām labākā grupā. Un tas vienkārši nozīmē, ka tur ir atsevišķi faktori, kas noteica to, ja, tad tas ir atkal jautājums par finansējumu, vai tas ir pandēmijas laikā pārstrukturēti līdzekļi par labu akūtām nepieciešamām problēmām šodien, kas bija varbūt kaut kur arī objektīvi. Ja. Bet kopumā, ja raugās šo inovāciju, arī to pašu scoreboard, uz ko tad norāda kā būtiskajiem kavējošajiem faktoriem, tad principā viena no lietām, ko būtu jāizceļ, tas, protams, ir šis te uzņēmumu investīcijas pētniecībā un attīstībā. Jo, principā, Latvijā ir varbūt tāda unikalitāte, ka lielākā daļa finansējuma pētniecībā un attīstībā iet caur valsts un caur universitātēm. Jā, bet tādā ziņā, ka privātais sektors nav bijis pārāk aktīvs līdz šim, un tas, principā, uzdod tāds zināms jautājums par to, kā to varētu mainīt vai izmainīt situāciju šajā te jomā. Jo no vienas puses ir jāskatās, protams, uz objektīvo realitāti, kas ir tie uzņēmumi Latvijā, jā, kāds ir viņu spējas novirzīt šos līdzekļus pētniecībai un attīstībai, bet tajā pašā laikā, ja līdzekļi jau ir, piemēram, caur zinātni, caur valsts līdzekļi, caur universitātēm, caur zinātni, tad jautājums par šo zināšanu pārnesi, par šo tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas iespējām. Tāpēc es domāju, ka šeit ir daudz, tad šis moments būtu tāds atslēgas moments, lai būtu iespēja varbūt kaut ko mainīt un arī, teiksim, padarīt uzņēmumiem daudz interesantāku šo iespēju sadarboties ar universitātēm. Tātad te būtu tādas 3 galvenās lietas, kas gribēju pieminēt. Jā, paldies, lielais Jāni, un pie mūsu galda ir ne tikai izcili zinātnieki, bet mums ir arī biznesa pārstāvis, LDDK izpildirektors, pareizi? Kaspar Gors, nepareizi, sajaucu vienkārši direktors. Ģenerāldirektors, piedod, es tevi mēģināju pazemināt amatā, jūs izpildirektori, ģenerāldirektors Kaspars Gorš, tā kā lūdzu, Kaspar. Kamēr alga saglabājās, tikmēr variet man pazemināt arī amatos. Jā, mūsu digitalizācijas atšķirības no Priedzekunga mēs uzskatām redzam, bet pirmkārt paldies par iespēju piedalīties. Katrā tādā sanāksmē es arī cenšos paņemt kaut ko priekš sevis un pamācīties varbūt un ietvert savos domu gājienos. Centīšos padalīties ar tādu vispārēju savu skatījumu par konkurētspēju un varbūt reflektēt uz kaut kādām lietām, kuras dzirdēju šī semināra laikā. Tas pirmais, kas mestās acīs, ka ir ļoti daudz un dažādi faktori, kas konkurētspēju ietekmē. Un arī LDDK iekšienē skatoties dažādi šos te indeksus, dažas ietver pat 300 dažādas mērījumus, pēc kuriem tad var mēģināt noteikt, kāda tad tā konkurētspēja attiecīgi arī ir. Bet neskatoties kādi indeksi, diemžēl lielākā daļa šo te indeksu norāda uz to, ka pēdējais gads Latvijai nav bijis veiksmīgs visās šajās tabulās, un kritums ir diezgan dramatisks. Ja mēs skatāmies iemeslus, kas tiek minēti, vienalga, vai tas ir Economist Intelligent Unit vai kādi citi pētījumi, kādēļ mēs ierindojamies šajos lielāko zaudētāju lokā, ir valdības efektivitāte, tiek minēta kā viena politikas, izstrādātās politikas, vai viņas veicina vai neveicina konkurētspēju, birokrātijas apjoms. Un arī diskutējot iekšienē no LDDK puses, tā būtiskais, ko gribas uzsvērt, ka tas, ko mēs gribētu sagaidīt, ir tas, ja tiek identificēta lieta, kas varētu uzlabot mūsu konkurētspēju, ka viņi tiek tiešām risināta. Šeit mēs pieskārāmies atsevišķiem punktiem, un vai nodokļu reforma viena pati kaut ko mainītu vai nemainītu, vai kādā veidā cilvēku kapitāla attīstība būtu jāvirza un jāattīsta, bet ir skaidrs, ja cilvēku kapitāla attīstības pieejā ir secināts nepilnības, tad tas, ko sagaida uzņēmējs vai darbdevējs, ir tas, ka šīs nepilnības tiks novērsts. Un tas nozīmē, ka tieši vienalga, vai tā ir ekonomikas ministrija, izglītības ministrija, tam būs atvēlēts attiecīgs resurss, gan cilvēku resurss, gan finansiālais resurss, lai to novērstu. Un tieši tas, risinot šos te jautājumus, var to kaut kādā ietekmēt. Tas pats par nodokļiem. Vai tas atrisinās visas konkurētspējas problēmas Latvijā?
Iespējams, ka nē. Bet, ja Latvijā ir dārgākais darbspēks reģionā, tad visdrīzāk tas, ko gribētu redzēt uzņēmējs, ka tiešām tas tiek aktīvi risināts. Jo tieši valdība ar saviem instrumentiem var mainīt šīs te politikas, efektivizēt viņu darbību un jautājumos kā mēna ekonomika, kur būtu jānosaka ambiciozi mērķi un jāuzrauga to izpilde. Tāpat birokrātijas mazināšana, šie te ir vēlmes jautājumi. Jo ik pa laikam izskan kāda sporta salīdzinājums, un man nākot no sporta pasaules vienmēr liekas, ka ja mēs skatāmies un jau kādu laiku uz tabulām, kur mēs iepaliekam no visiem, ja sportists skatītos un visu laiku viņš ir pēdējā vietā, visdrīzāk viņš meklētu tos faktorus, kādā veidā no šīs pēdējās vietas tikt ārā. Un tas ir tas, ko uzņēmējs darbdevējs sagaida, lai valsts nodrošina vidi, apstākļus tādus, kur viņi varētu paust vai realizēt pilnu savu potenciālu. Paldies! Jā, liels paldies. Kolēģi, varbūt es gribētu arī dot iespēju kādam no klātesošiem piedalīties šajā diskusijā, uzdot jautājumus. Man tā skaitā no iepriekšējā paneļa, man liekas, tur jau neviens nav palicis. Mārtiņš vēl ir, jā, un arī Gundars ir, tā kā viņš tur slēpjās aiz. Jā, kolēģi, lūdzu, varbūt ir kaut kādi jautājumi, lai mēs varētu arī, vai komentāri, vai viedokļi, vai visi ir noguruši? Man liekas, ka visi ir noguruši. Tādā gadījumā es gribētu vēlreiz pateikties visiem klātesošiem, visiem kolēģiem, visiem runātājiem par piedalīšanos. Es arī pateicos tiem mūsu klausītājiem un skatītājiem, kas skatās un vēro mūsu pasākumu, mūsu dialogu tiešsaistē. Paldies visiem, un es novēlu mums visiem augsto produktivitāti, gan šodien, gan arī nākotnē, un aiz durvīm ir kafija, tā kā es aicinu visus pie kafijas galda, izņemot tos, kas parakstīs tagad deklarāciju. Ja? Un par aicināšanu, par visu, kā saka, sagādāšanu, gan iespēju skatīties un vērtēt un lasīt. Tā kā liels paldies! Es